2011. Gada otrajā pusē jau vairāk kā 90% no pasaules iedzīvotājiem nokļuva nezināmas slimības rokās. Par šīs slimības simptomiem kalpo pelēkas acis, depresija un pasaules redzējums melnbaltos toņos. Vakcīna ir tikai valdībai, kas negrib to izplatīt, jo tā saucamais vīrus Z dot iespēju vieglāk kontrolēt gan cilvēku kā individu, gan sabiedrību kopumā. Uz zemes palika tikai daži cilvēki, kuriem ir imunitāte, kas izārstē saslimušos. Valsts cenšas atrast tos cilvēkus un nepieļaut viņam iejaukties savos plānos. Krimināla kodeksa punkts 1.1 pārmērīga fiziska un sabiedriska aktivitāte, radošuma un loģikas pastāvīga izmantošana, cenšanās atrast iespēju un padarīt pasauli jautrāku. Sava dzīves ceļā ir pabeidzis ne tikai vidusskolu, bet arī volejbola sporta skolu. Šobrīd, neskatoties uz valsts aizliegumu, mēģina vienmēr attīstīties un grib iegūt augstāku izglītību. Viens no bīstamākajiem melnbaltas valsts ienaidniekiem – Foršais Aleksejs. Nākošā valsts ienaidniece ir Smuka Alīne. Raksturot viņu objektīvi ir grūti, bet kopumā var pateikt, ka viņa ir cilvēks, kurai vienmēr patīk kaut kas jauns. Vienmēr ir gatava jauniem izaicinājumiem, patīk ceļot, atpūsties pie jūras, līdzsvarota, jautra, spējuskās pareizo uzdevumu pat visgrūtākā situācijā. Jau 2 reizes spējām to nokirt, bet nezinu, kā viņai vienmēr izdevās aizbēgt no mums. Pēdējo reizi viņai bija tikai redzēt trenējoties trenižieru zālē. Tagad paskatieties uz šo vīru. Trakais romāns vienmēr palīdz aizmūgt no policijas saviem biedriem, izmantojot savas lieliskas autovadītāja prasmes. Darbs Air Baltica uzņēmumā dot iespēju daudz komunicēt ar cilvēkiem no ārzemēm, tādā veidā izārstējot viņus. Viņu mēs cenšamies saņemt jau 5 gadus. Tālāk vēl interesantāk. Apdomīgā Eva. Viņas trumpis ir pacietība, sintezējot to ar teātra nodarbībām, ir lieliski attīstījusi spēju pielāgoties jebkuriem apstākļiem. Viņai mīt vēlmi visu izdarīt perfekti, neapstājoties pie sasniegtā. Draugi un ģimeni tika izārstēti pirmā kārtā, tic labajam, taču emocijas kontrolē ar prātu. Pēdējo reizi tika redzēti kopā, smaidoši un labvēlīgi. Tad apsēdās mašīnā un aizbrauca nezināmā virzienā. Palika vēl 2 jums pazīstami cilvēki. Dzīvers priecīgs ar labu humora izjūtu. Jebkurā situācijā vai problēmā prot atrast pozitīvās puses. Zinātkārs, patīk mācīties ko jaunu, patīk sports, sportisks dzīvesveids, ļoti līdzsvarots, spēj sevi kontrolēt jebkurās stresa situācijās, līdzsvarots Konstantīns. Ļoti bīstama valsts ienaidniece, jau ir paspējusi izārstēt vairākus cilvēkus, to starpā viņas māsas, radoša Zane. Ir pabeigusi mūzikas skolu un prot sev sašūt kādu krāsainu kleitiņu, neuzsverot to, ka mēs aizliedzam jebkuras krāsas izpausmes. Šobrīd mēģina izārstēt pasauli darbojoties best organizācijā. Pēdējo reizi tika redzēta ar Konstantīnu ienākot liftā, nospiežot 4. stāva pogu. Kad lifts nonāca 4. stāvā, tas bija jau tukšs. Es nevaru jums palīdzēt. Man nav laika ar jums runāt. Un patiesību sakot, man jau apnika šie dzelži. Jūs vairāk neko no manis nedzirdēsiet. Jūs neko man nevarat piedāvāt, lai uzzinātu vismaz kaut kādu informāciju. Mēs zinām viņu plānus. Mēs visu zinām. Neiespējami. Mums ir nepieciešamā informācija.
Es obligāti nonākšu valdībā. Es obligāti kļūšu no kā neatkarīga. Es obligāti iznošu savus plānus par karjeras izaugsmi. Es nonākšu harmonijā un finansiālā neatkarībā. Es izdarīšu tā, lai mana ģimene lepotos ar mani. Es obligāti apceļošu visu pasauli. Tev nav izvēles, mēs viņu tā atradīsim. Pastāstīj mums visu, ko zini. Izārstēšana jau sākas. Jums nekas nesanāks, un es neko neteikšu, jo esmu viens no viņiem.